Imant, čau. Jā, čau. Pastāst lūdzu, kā pieslēgt ūdensūkni. Būs spice. Tātad būs divi varianti droši vien. Vai ir izvadīt šitādu parasti 32 mm melnā caurulu, vai arī jāsavieno, jāsastiķē kopā. Tātad tam ir domāta vai nu bronzas vai plasmasas pārēja, kas ir 32. Šitāda te kompresijas savienojums. Tas pats arī tur plasmas ir. Es teiktu, jāliek virsū pretvārstiņš. Kaut kur ir iznāk caurules gabals savienojums. Un aiziet arī otrā caurule. Šitien sūknī iekšā arī pārēja. Var arī izmantot, teiksim, liekam pretvārstiņu. Protams, pārēja ir vai nav vajadzīga. Varam izmantot šitādu te uz vienu colu lokano savienojumu. Šitā attiecīgi. Te pāri uz ārējo vītni. Pakojam fumu lentu. Pakulas viss tā kā parasti, ar ko ieraduši strādāt. Nopakojam, ieskrūvējam. Šiten arī pakojam. Ieskrūvējam sūknī lokano pievadu. Un savienojam. Vai tā būs lokanā šļauka vai tā kā šitais caurīgais pievads vai melnā caurule, svarīgi ir, lai būtu skats uz leju iet. Tā kā uzlies ūdeni, lai neveidojas gaisa burbulis. Ja būs šitā te, teiksim, sūknis var slikti strādāt. Viņš var uzsūkt ūdeni, varbūt, bet būs grūtāk jāpamocas vairāk. Kad sūkni pirmoreiz jāpalaiž, tad ir jāatskrūvē šitā skrūvīt, jāuzlej ūdeni virsū. Un tad var palaist. Ja šitien ir kaut kāds savienojums aiziet, teiksim, es ieteiktu atkal, ja tas ir dārza laistīšanai vai kā, skatoties, cik patērētāji, bet tā principā es ņemtu šitādu te trejgabalu. Tas ir viens no variantiem, atkal pārēju pakot iekšā. Te, protams, var arī lielāku diametru likt. Atkal liekam pārēju. Varbūt tās ir sarežģīti izklausas. Vēl vienu pārēju uz puscolu. Un tālāk vēl es teiktu, jāliek divi ventīļi iekšā. Un šitien te ventīli. Arī nopakojumu, ar ko katrs pieradis, vai fumlentu, vai pakulas. Un tad šitien te mēs varam mierīgi ar